24. jūlijā Daugavpils novada komisija Višķu pagastā pieņēma eksploatācijā Višķu gājēju un veloceliņa rekonstrukcijas projekta otro kārtu. Projekta pirmajā kārtā tika renovētas ietves un ierīkots veloceliņš 2,7 km garumā no Špoģu ciema līdz Višķu ciema estrādei, kā arī uzlabots stāvlaukums pie estrādes un uzstādītas zīmes. Otrajā kārtā būvfirmas Kā projekts izveidoja celiņu 1,7 km garumā, rekonstruēja 2 stāvlaukumus un izbūvēja ielu apgaismojumu. Šodien varbūt mums ir tāda zīmīga diena, kad mēs šodien saņēmām arī no Latvijas-Lietuvas pārobežu sadarbības projekta Latvijas trafika vadošā partnera informāciju, ka projekts ir noslēdzies un mums tātad Eiropa atgrieza naudiņas. Tas nozīmē, ka šis projekts savā laikā bija projektēts vēl Latvijas-Lietuvas pārobežu programmas ietvaros. Bija izstrādāts tehniskais projekts, ņemot vērā, ka nauda bija samazināta, bija realizēti 2 stāvlaukumi, rekonstrukcija veikta, un tad palika tieši šis gājēju veloceliņš, kurš nebija tā projekta ietvaros realizēts. Un tad Daugavpils novada dome lēma deputāti, ka šo projektu ir jāpabeidz, un ņemot vērā, ka šeit ceļš ir šaurs un gājēju ir daudz, šeit ir baznīca, skola, mākslas skola, arī pansionāts, tad cilvēkiem, lai nenotiktu uz ceļa problēmas, ir jābūvē šis gājēju celiņš un arī velosipēdu celiņš, lai būtu droša pārvietošanās. Un šī ir otrā kārta, un projekts ir pabeigts. Es domāju, ka mūsu iedzīvotāji šajā gadījumā ir ļoti lieli ieguvēji, jo tiek sakārtota infrastruktūra, kas atrodas mums apkārt šeit tieši baznīcai, un liels ieguldījums ir tas, ka praktiski tiek savienoti 3 ciemati kopā. Špoģu ciemats, Višķu tehnikuma ciemats un Višķu ciemats vecais, kas un iedzīvotājiem ir iespēja pārvietoties droši pa trotuāru, nevis iet, kā kādreiz vajadzēja iet pa ceļu, un vajadzēja ļoti uzmanīgi ar mašīnām braukt, lai nenotiktu kāds negadījums. Es domāju, ka priekš mūsu pagastiedzīvotājiem tas ir ļoti liels ieguvums no šī projekta. Projekta otrā kārta izmaksāja 135 000 latus. No ietaupītās naudas papildus izdevās uzbūvēt velo laukumu pie Špoģu vidusskolas, kur ik viens velosipēdu īpašnieks varēs uzlabot savas braukšanas prasmes. Par paveiktajiem darbiem, kur ietveros tika labi iekārtot arī baznīcas teritorija, gandarīts ir priesteris Andrejs Aglonietis. Šodien prieka diena. Višķu draudzei te jāsaka paldies vairākiem cilvēkiem. Vispirms arī saku savam priekšgājējiem, manam brālim priesterim Antonam. Viņš ar pašvaldību arī ļoti labās attiecībās Višķos bija un kaut kā sarunājuši, ka te baznīca savu zemi dotu tādam kolektīvam labumam, kā saka, sabiedriskam labumam, kas ar otrā piegājienā palīdz arī pašai draudzei. Te mēs redzam šī skaista arhitektūras pieminekļa sakopšanu. Višķu pagasta pārvalde cer, ka nākotnē izdosies startēt ar jauniem projektiem, lai rekonstruētu Višķu ciema trotuāru un izveidot guļošo policistu vai kādu citu ātruma samazināšanas mehānismu pie Špoģu vidusskolas.